kā mēdījums, viņš jums vienkārši pasaka, viņš nevienam neko nav parādā, ja? Bet cilvēki, kas strādā, pārvērš to jau, kā biznesu, viņi bieži vienkārši paši pat nezina, ja? Kad viņi jau ir tā kā, krievis tas ir zahvačini, ja? Un viņi strādā tā kā uz to astrālo būtni, kaut ko pilda, varbūt lasa kārtis, vai tur strādā pa kaut kādiem medijiem, ja? Un viņi vienkārši strādā uz viņiem, un viņiem par to ir jāmaksā. Tāpēc citreiz lasot tur žurnāls cilvēks raksta, cik, ekstrasensi, ja, kad viņi tur uzņemās kārmu, ja, kad tur cilvēks atnāk vai dziednieks dziedē, un viņš uzņemās uz sevi to negatīvo enerģiju, ja, un ja viņam pēc tam tur ar bērniem ir problēmas vai ar veselību, tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti daudz sevi atdevis jums, ja, un tā kā vēl to vainu uzveļ uz tiem, kas tie nabaga cilvēki, viņi jau nāk pēc palīdzības, ja, un tad tas cilvēks, viņš, tādas lietas nāks lasīt, ja, mūsdienās žurnālos, kad diezgan arī slaveni, gan arī astrologi, gan visi viņi tā kā saka, cik viņiem grūts tas darbs, ka viņi tā kā raujās uz pusēm un atdod sev visu. Un tas ir varbūt, ka tāpēc, ka viņi vienkārši ir šeit, vai viņi ir šeit, ka viņi to dara kā darbu, bet tad, kad tas ir no šejienes, ja, tur vispār, tu vienkārši kā mēdījis var dziedēt, ja, tad, kad es reti, mans pamatdarbs, protams, ir astroloģija, ja, bet, kad es daru dziedniecību, ja, man nav vispār nekāda saistība ar to. Vienkārši caur mani enerģiju ir kaut kas notiek, cilvēki tiek izārstēti, cilvēkiem mainās dzīves, ja, un nekādas tur ka man pēc tam par to ir jāsamaksā, tā tas nav, ja. Un tas būs ļoti svarīgi, es jums pastāstīšu to atšķirību, ja, starp, jo pat es pati vēl, cilvēki, kas interesējās par visām šitām lietām, protams, ka visi ir gājuši gan pie zīlniecēm, gan pie dziedniekiem, tāpēc, ka mums vienkārši reāli nav to cilvēku, kas varētu palīdzēt problēmās citreiz, ar kurām mums nākas saskarties, ja? Un, protams, ka visi iet pie kur vien var, ja, meklēt palīdzību, kas tur ar attiecībām, kas ar veselības jautājumos, un es jums pastāstīšu, kā man ir gājis kā notiek, kā var būt ar zilniecēm, un kas notiek, un kā interesanti tur būs. Un šeit, kāpēc mēs ar šito sāksim, jo šeit ir arī prāts, ja. Ir trešā acs, tas ir tiem, kas ir jau tādi apziņa jau, kad ir attīstīta, tad tā ir trešā acs, tad, kad viņa nav attīstīta, tas ir vienkārši prāts, un kā mēs visi zinām, te jau tā lielā aktivitāte visu laiku jums notiek, ja, šitās te domas, ja, domas, ja, kas rada atkal vēl vairāk ciešanas un problēmas, un mans mērķis ir tāds, es jums iemācīšu, kā soli pa solim, kas ir jādara, lai sāktu vismaz samazināt, ja, domas galvā. Un kā lai viņas vairs jūs nekontrolētu, bet lai jūs viņām dotu uzdevumus un viņas tā kā būtu, kalpotu jums, nevis jūs esiet viņu kalps, ja. Es laikam esmu super vienkārši tāds piemērs, ja, ka man bija konkrēts problēmas ar šito, ja. Tas ir pirmais iemesls, depresijas iemesls, ja, jo kura depresija tā ir pārmērīga domāšana, ja. Un man no mazām dienām, par cik es, tā bija lielāka, tas laikam varbūt bija viens no iemesliem, kāpēc es vispār aizgāju mācīties astroloģiju un ezotēriku, ja, tāpēc, kad jau no mazām dienām, jau no kādiem 15 gadiem, man visu laiku bija depresija. Tā, kad es negāju no mājas ārā, tur varēju mēnešiem sēdēt un vārīties un mocīties. Un tagad, kad es gatavoju jums materiālu, un es jau atceros, kā man tas bija agrāk, ja,
man nav vairs jau gadu, divus, mani vairs nemoca depresijas. Tas, laikam, ir vislielākais ieguvums, kas var būt, kad tu beidzot sāc saprast visu šito schēmu, ja, iemācies, kas vispār galvā ir darāms, ja, kā apstādināt tās domas. Un tas ir lielākais gumums, ka vienkārši iestājās tāds miers, galvā nav nevienas domas, un es tagad jau māku, es vienkārši uzdodu, piemēram, kad man ir jāgatavojās, piemēram, kā šodien, ja, es uzdodu prātam uzdevumu, ka lai viņš man izdod visu, ja, kas man šodien ir jāpasaka. Un te pašā brīdī man nav nevienas citas domas. Un tad viņš man izdod informāciju, un viss. Es iziešu ārā, ja, un man vairs nebūs. Es vairs nedomāšu ne par šo lapu, ne par ko es darīšu šodien, ne par ko es darīšu rītā, ja. Tas ir tie bonusi, kad jūs iemācaties pārvaldīt, ja, pār savām tām domām, smadzeņu darbību pārāk aktīvo. Tas, laikam, tas ir lielākais iegums, jo tāpēc, ka viss sākās te. Un tāpēc mēs arī sāksim ar šo, lai jūs jau, kurs ies 2 mēneši, ja tās būs 7 nodarbības, tur būs 2 nedēļas pārtraukums, lai jūs jau lēnā garā trenētu, iemācītos, kā atbrīvoties no domām. Jo intuīcija, par kuru mēs šeit runāsim, intuīcijas attīstība, viņa ir taisnā saistībā ar domām, ja? Jo intuīcija, viņa tagad, pat ja viņa klapējās jums tur pie durvīm, ja? Jūs grūti viņu sadzirdēt, tāpēc, kad viņa atnāk, piemēram, varbūt tiešām kaut kāda doma, ne doma, bet intuīcija, jums pasaka kaut ko darīt vai ko nedarīt, bet jūs jau neklausīsiet, tāpēc, ka pēc 20 sekundēm jums ieslēgsies prāts, un jūs sāksiet analizēt, kāpēc to darīt, kāpēc nedarīt. Jā, es jau tā, protams, ka... Jā, un tāpēc es pati tam gāju cauri gadiem, kā es to intuīciju attīstīju, un to es jums izstāstīšu, mēs ar to sāksim, lai jūs jau 2 mēnešus varētu to praktizēt un attīstīt intuīciju un attīstīt prātu. Un tas būs svarīgi, lai jūs arī varētu sevi ieslēgt to iekšējo vērotāju, tā trešā acs, ja, lai viņa tā kā ietu uz iekšu un vērotu visus procesus, kas notiek gan jums iekšā, ja, kā tur emocijas, tur, kāds jūs tur sadusmo darbā, izbesījums, gribās tur, nezinu, iesist vai kaut ko pateikt, mēs par to visu runāsim, ja? Kāpēc tas notiek, kā uz to reaģēt, kad nereaģēt, jo tad, kad jums ir pastāvīgi ieslēgts šitas tas vērotājs iekšējais trešā acs, ja? Tad jūs viss, kas šeit notiek, ja? Jūs visu vērojat un jums tas neskar. Un lēnā garā praktizējot, nonāksiet līdz tam, ka tas vispār jūs neskars. Es varu par sevi pateikt, ka, protams, kad jau tagad reti, ja, bet vēl atrodās kaut kas, kas man izsit no sliedēm uz kādu stundu, 2, ja. Un tad es izanalizēju, ja, kāds bija iemesls tam, atrod iemeslu un viņš aiziet. To es jums arī pastāstīšu, kā to darīt, lai nepieķertos situācijām, lai nepaļaut, kad jūs kāpēc, piemēram, vispār jūs grib kāds izvest no pacietības, ja tur citreiz darbā kolēģis ir kāds, ko jūs tur neieredzat, vai mamma kādam zvana un visu laiku tas krīt uz nerviem, un visi tie cilvēki, kas jums izraisa kaut kādus iekšējos dusmas, un ko darīt ar to vispār, ja? Un kā, lai tas viss lēnā garā, tur mēnesi pēc mēneša, lai jums arvien mazāk vispār uztrauktu, ja? Ko tur kāds saka, lai jūs visi tā kā, visu to skatāties no malas, un lai jūs tas neskartu, un visu laiku saglabātos tas iekšējais miers. Un šeit ir ilūzijas, ja, par ilūzijām mēs runāsim, tāpēc šeit ir, kad redzēt dzīvi, ja, tādu, kādu viņi ir īstenībā, ja, kad ir,
tā prāta aktivitāte ir tāda, kāda viņi ir visiem, ja? Neko jau neredz īstenībā, kā tā dzīve ir, ja? Ne kas jūs esat, ja? Ne kas ir tas otrs cilvēks, kāpēc notiek tā, kā notiek. Tāpēc lēnā garā mēs atbrīvosimies arī no ilūzijām. Pie katras čakras mēs runāsim, ja? Pie katras čakras mēs izrunāsim, kur ir tie slazdi, ja? Par slazdiem es viņus nosaucu, kā dažādas situācijas vai kas dzīvē jūs tā kā grib noķert, ja? Un kā tai slazdā neiekrist. Un galvenais viņus ieraudzīt vispār, ja? Un šeit mēs runāsim par atšķirību starp zināšanām un pieredzi. Un par visām mācīšanām, ja? Kāpēc vai ir vērts mācīties par visām tur skolām un kas vispār ir vajadzīgs un kam vispār nav nekādas nozīmes. Šeit ir tie cilvēki, kur ir apsēsti ar mācīšanos, kad vienmēr liekas, ka tu pa maz zini un vienmēr iet uz visiem kursiem. Un tāpēc, kad es pati tāda biju, no 16 gadiem, kā es sāku iet visur, tā līdz 35, 36, tas jau gadus 20, es to vien tik darīju, kā es mācījos. Kamēr visur un visu, un Indijā, Londonā, Rīgā, caur internetu grāmatām, un tad, paldies Dievam, es saku, pagājuši gadu, kad notika viss tas, ko es jums stāstīju, nu, tas tāds, nezinu, transformācijas, laikam, piks vispār, kad es atmetu visu to mācīšanos, un jau pusotru gadu es vairs neko nemācos, es neskatos televīzors, neskatos ziņas, nu, un dzīve mainījusies kardināli. Es tik laimīgi nekad neesmu bijusi, nemaz nezināju, ka vispār tā var būt, ka var saglabāt iekšējo mieru, nu, neskatoties ne uz ko. Un mēs runāsim, kādām mācībām ir nozīme, ko ir vērts mācīties un kas jūs vilks uz leju īstenībā. Un šeit mums būs laiks, mēs runāsim arī par sapņiem, ja, kāda nozīme ir sapņiem, kad mums dod informāciju caur sapņiem, kā viņus interpretēt, un kad ir viņiem nozīme, un kad nav, un kā saprast, ja, ko jums vispār grib pateikt caur sapņiem. Jo, kad jūs sāksiet šito viss ieslēgsies, ja, tad jums nāks informācija gan caur sapņiem, gan caur cilvēkiem, nu, caur visām iespējamām metodēm. Un parunāsim šeit par cilvēkiem ar īpašām spējām, ja. Šeit mums ies visi, īstie, cilvēki, kas tiešām ir ekstrasensi, ja, kuriem ir tās īpašās spējas, kāda vispār viņiem ir nozīme, un kā viņi jums var palīdzēt, un kāds mums vispār ir uzdevums šeit. Un šeit ir tie, kam tiešām ir atvērta trešā acs, un kuri tiešām grib jums palīdzēt, un kāda ir viņu misija. Mēs runāsim par to, kā vienkārši par citiem cilvēkiem, un te pašā laikā, ja jums kādreiz atvērsies tā trešā acs, un jums sāks notikt ar jums visādas lietas, ja, kas nav saistīts ar parasto uztveri, ja, tad jūs jau nenobīsieties, jūs zināsiet, baigu, tai kursā mēs par to runājām, ja, tāpēc, kad tagad, kas notiek, ja, mēs parunāsim arī vispār, kas notiek pasaulē, un kāpēc viss tagad notiek tā, kā notiek, bet viena lieta ir tāda, ka tagad šitos gadus cilvēkiem attīstīsies, viņas pat neattīstīsies, viņas tā spējas vienkārši vienā brīdī atvērsies, ja? Un tad man nāk tie cilvēki, ja, kuri, viņi ir nobijušies, ja, viņi nezina, ko ar to darīt, kad atverās tās spējas, un kāda tam vispār ir nozīme, un ko jūs varat ar to visu darīt, un kā
to izmantot un nebaidīties, ja? Jo tas var notikt vienkārši jebkurā brīdī, pat neko nezinot par visu šito. Ir cilvēki, kas man strādā pilnīgi bankā vai parastā darbā, nekad nav interesējušies, un pēkšņi viņi sāk, viņiem atverās tā trešā acu un visi viņi nezin vispār, ko darīt. Nu, tāpēc mēs jau jūs zināsiet, visu to uztvert normāli. Jo kāda ir problēma, kad priekš mums tad viņi visi normāli, mums trešā acs atverās, ja? Bet, diemžēl, cilvēki, kas nezin, viņi iet pie psihoterapeita, ja? Viņi dzer zāles, viņus nozāļo, un tad beigās, nu, tur vairs neko. Parasti bērni, protams, ir pakļauti, ja, kam tagad dzimst, nu, ne dzimst jau viņiem, tagad ir vairāk gadi, ja, ar īpašām spējām. Vecāki nezinot, ka tās ir īpašās spējas, viņi ved pie psihoterapeita un mēģina viņus ārstēt, ja. Kad tur nekas nav jārastē, vienkārši ir jāpieņem to tā, kā tas ir. Pieaugušie cilvēki, ko man dara, tad viņi stāsta, nu arī viņi iet pie psihoterapeita, dzer antidepresantus, un tad tur arī visādi brīnumlietas notiek. Un, tāpēc, ja jums ir kaut kādas jūsu dzīvē, ja, kaut kādas lietas, ko jūs nesaprotat, vai jūs nezināt atbildi, vai kas ar jums notiek, vai ar jūsu bērniem, vai ģimenes locekļiem, tad pie katras čakras, tad es jūs aicinātu, nu, stāstīt par tiem gadījumiem, ja, lai mēs kopā šeit par viņiem izrunātu. Un ja kāds negrib to visiem teikt, varēs, te ir mans e-mails, jūs pirms kursa vai kā, jūs man atsūtīsiet tos situācijas izklāstus, jautājumus, ja, un es viņus tās čakras ietvaros, es konkrēti par viņām runāšu, jo nav nekas labāks, kā mācīties no citu piemēra, ja. Jo es jums stāstu to, kam es izgāju cauri, ja, bet es mācos tāpat kā jūs, un man klasē citreiz izstāsta, nu, tādus gadījumus, kur pat, nu, mani pat, jā, pārsteidz, un es atkal mācos no jums, kādas varbūt situācijas, un mēs kopā tad klasē to izrunāsim, ja, lai nekas nepaliktu neatbildēts, ja, nevien, nu, lai visi jautājumi, tāpēc es šeit esmu, lai visi jautājumi, kas jums ir, lai viņi tiktu atbildēti. Un kā pēdējais, ja, 7. čakra, ja, nu tā ir apgaismība. Un 7. mums būs pēdējā saruna, ja, un es jums tur stāstīšu par cilvēkiem, kas ir sasnieguši apgaismību, ja. Viņu nav daudz, un kā notiek, mēs ieskatīsimies to cilvēku dzīvēs, nu, kaut kādos varbūt citātos atziņās, un šeit vēl vienreiz es jums stāstīšu, kā notiek tas transformācijas process, tāpēc tas nosaukums arī ir 7 ceļi uz angliski tas bija 7 steps to enlightenment, tas varētu būt gan 7 pakāpieni, tūkojot, nu, steps, vai nu 7 soļi uz apgaismību. Un kā notiek transformācija ceļā uz apgaismību, tāpēc, ka tas ir tas, kas notiek ar mani un notika ar mani visas manas dzīves laikā, un kā konkrēti tas izpaužās kaut kādās dzīves situācijās, kādā ģimenē cilvēks, kas sasniegts, nu, kā vispār, kā tas notiek reāli dzīvē, uz mana piemēra, tāpēc, ka man šī ir pēdējā dzīve, un viss, kas man ar šajā ir noticis, to es jums pie katras čakras, nu, mēģināšu jums izstāstīt, kā konkrēti manā dzīvē, kādas lietas vispār notiek, kas notiek cilvēku dzīvē, ja, kuram tā ir pēdējā dzīve, un tā ir tā iespēja dzirdēt, kamēr es vēl esmu šeit, kā tas reāli notiek. Un šeit runāsim par mokšu visu, ja, kas ir par apgaismību, kā tā notiek un kas notiek pēc tam, ja. Jo ir tāds maldīgs uzskats, un man pašai viņš bija, kad apgaismība ir kaut kas, kas notiek
pēc nāves, ja? Vai nāves brīdī tu tā kā mirsti, un tu vairs nekad nepiedzimsti, ja? Bet, ja mēs paskatāmies, kā vēsturē bija, ja? Kad lielākā, principā gandrīz vai visi, kas sasnieguši apgaismību, tas notika jau dzīves laikā, ja? Jēzum Kristum tas notika, kad viņš bija uz krusta, tas bija 33 gadi viņam, Ošo tas notika, ka viņam bija 23 gadi, un viņš pasniedza vēl pēc tam līdz viņš nomira kaut kādos 55 gados, tas viņš 20 gadus viņš vēl pasniedza, ja? Un Buda arī, ja? Sēdēja citur zem tā koka, ja? Nu, jā. Jā. Viņš sasniedz apgaismību. Un viņš sasniedz 42 minūtes posmā. Jā, un viņš sasniedz apgaismību, un viņš pēc tam arī viņš mācīja. Un mēs parunāsim, ieskatīsimies katru no šī cilvēka dzīvēs, kā viņiem tas notika, un cik dažādi, cik cilvēku, tik variantu, ja? Un kad nekad nebūs divi vienādi, ja? Kad tas var notikt jebkurā brīdī, jebkurā vispār variantā un ar jebkuru cilvēku, un redzot to dažādību, ja, un tur to pašu vismaz par savu dzīvi pastāstīšu, jūs nekad mūžā neiedomātos, tad es nezinu, es esmu darījusi laikam visus grēkus, kas iespējams šajā dzīvē, tāpēc, ir arī tādi cilvēki, es neesmu tur tik labi nebija varbūt kā Jēzus Kristus vai Buda, bet tai pašā laikā ir iespējams arī tas, ja, kā tur, kad bija tā Marija Magdalēna, kas bija prostitūte, ja, un tāpat viņa sasniedz apgaismu. Tāpēc mēs iesim cauri, šeit mēs runāsim, ja, tādas vadlīnijas, ja, kas tā kā tas ceļš notiek, un kā vispār, kas ir viss, kas saistīts ar apgaismību. Varbūt jums tur vēl būs jautājumi papildus. Mēs runāsim par guru, ja, par skolotājiem, ja, ko viņi var jums palīdzēt, un kāda ir viņu misija vispār šeit uz zemes, un kāpēc viņi vispār piedzimst, un ko viņi dara, un kā viņi jums var palīdzēt, un vai vispār viņi ir vajadzīgi vai ne, vai jūs varat paši tikt galā ar visu. Un par meditāciju runāsim, ja, kas ir meditācija, patiesība, Dievs. Tādi termini, ja, kurus jūs paši, es varu tikai pastāstīt, kā es to izjūtu uz sevis, ja, un jūs katrs jau, kad jūs iesiet tam visam cauri, jums katram ir jābūt savam, ja, ko jūs definējiet kā Dievs, kā patiesība, īstenība, to es tikai varu pastāstīt, kā tas bija, kā tas ir man. Un, šeit jau ir tas, ko es jums teicu, gulēšais kundalīnī, ja? Un te ir jau atmodušais kundalīnī, ka tā čūs, ka viņa pamožās, un tā enerģija, viņa, es nezinu, cik tur ar kādu spēku, ja? Viņa vienkārši iziet cauri visam ķermenim, un viss cilvēks sasniedz apgaismību. Tas arī ir tas moments, kad cilvēks sasniedz apgaismību. Un, kad cilvēki, mēs runāsim par to, par tām muļķībām, ko gan raksta, gan praktizē, ja, kad tur ar kaut kādu praksi vai kaut ko darot var atmodināt šito kundalini, un kad citi stāst, es tur sajūtu, man te pakutināja kaut kas, vai es sajūtu karstumu, tur sēžot pozā budas, ja, kad tas kundalini pamodās, ja, bet tā informācija, kas man atnāca, ja, nav vispār nekādas saistības ar kaut kādu praksi, ja? Tas kundalini, viņš atrodās iekšā apziņā, ja? Un tad, kad jūs notiek apgaismība, vienkārši viņa notiek tai apziņā, ne jau ķermenī. Tāpēc nav kundalini joga, tur visu, ko stāsta pasakas par kundalini, tur, es nezinu, kundalini masāžu es esmu dzirdējusi, ja, ka kaut ko masējot var viņu atmodināt. Nē, jūs tikai attīstot savu apziņu, visam, ka mēs iesim cauri tajās 7 nodarbībās, tas arī, tā teikt, var palīdzēt atmodināt to kundalini, lai sasniegtu apgaismību, bet tas viss notiek apziņā, un
tas ir iekšējs darbs un tā ir izaugsme, ja, nevis kaut kāds praktika, joga vai kaut kas, ko jūs varat darīt kā darbu. Un, jo man ir arī jogas certifikāts, es speciāli aizbraucu uz Indiju, jo man interesē, man joga kā tāda, kā fiziska joga, es esmu pārāk slinka, es nekad nevingroju, ne ar jogu nodarbojos, jo man fiziskais ķermenis nekad nebija svarīgs. Bet es izgāju jogas instruktoru kursu Indijā, jo man interesēja filozofija, kas ir aiz jogas, ja? Un šeit mēs varbūt par jogu bišķiņ parunāsim, kāda jogai vispār ir jēga īstenībā, ja? Nevis kā tagad ir uztaisīts tāds biznes no tās jogas, ja? Kad liekas, ka tagad viss ap jogu grozās, ja? Bet uzzinot bišķiņ ir īstenībā, kas ir joga, joga ir tāpat ir gaisma un beigās atrast sevi, apgaismību, kā vārds joga, tas var būt saistīts ar mūsu tēmu, bet ne kā fiziska aktivitāte, ko cilvēki iet, praktizē, bet mēs izrunāsim, kāds ir labums no jogas, ja, un kam var palīdzēt, jo joga tīri fiziski un varbūt, daļā garīgā attīstībā, kā joga, kā prakse var palīdzēt, to mēs izrunāsim. Tā laikam, labi, pēc jau 3 stūrīšas var pateikt vēl šeit, ja, kad, ja mums te tas masu apziņa, ja, tad, skaitiet, kad, ja cilvēki, kas ir teikt, tas ir ļoti optimistiski, ja, kas ir augstāk, te var būt 3. kaut kur čakra, te visi mums politiķi iet, ja, bet cilvēki, kas ir šeit, ja, es nezinu, visi kopā 5% varbūt no visiem cilvēkiem, par apgaismību vispār, es nezinu, tur 0,00, tur es nezinu, 1 uz cik 10 miljoniem, ja, kas sasniedz apgaismību. Bet labā ziņa ir tāda, ja, ka tagad ir tas moments, kāpēc vispār tas kurs, ja, tāpēc, ka tagad ir tie gadi un tas laiks, kad ir tā iespēja arvien vairāk cilvēkiem sasniegt apgaismību, jo, ja tas ir iespējams ar mani, tas ir iespējams ar katru no jums, ja? Tāpēc jau visa tā informācija mums nāk tagad, ja jūs palasīt, viss, ko es redzu, tagad es tikai internetu lasu, ja, Facebookā, kad arvien vairāk cilvēki visparastākie tur, no dažādākām sfērām, viņi runā, visur dzirdēs, kā atrast sevi, kāpēc es šeit esmu, kāds man dzīves mērķis, ja, jo tas ir kā enerģija, kas tagad nāk cauri visiem, ja, un viņa ir, lai atmodinātu tos cilvēkus, kas tomēr ir šajos 5%, tā ir kā palīdzība jums, lai saliktu visu pa plauktiņiem un lai jūs to apgaismību sasniegtu, ja, jo visi, es tā jūtu, kad tie, kas vismaz nāk pie manīm, ja, un ko es konsultēju, ir jau daļais, pēc horoskopa, ja, horoskopā var redzēt, vai cilvēkam tā būs pēdējā dzīve vai nē, bet pēc maniem sajūtām ir tā, ka daļa ir, kuriem ir jau šitā pēdējā dzīve, un daļa ir vienkārši, kuriem tā ir priekšpēdējā. Viss šī un vēl viena. Tāpēc, ka citādāk, kāda jēga vispār tad nāk, tā ir tā, tas, kas notiek tagad globāli vispār pasaulē, kad tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī materiālā sfēra pasliktinājās, visiem tika materiālās nauda, ja, atņemta, darbu daudzi zaudēja, finanses samazinājās, ja, un, protams, ko uzreiz cilvēks sāk vērsties pie garīgajām vērtībām vai pie meklēt sevi, ja, pirms tam jau, kamēr viss ir ok, neviens jau neiet uz to baznīcu, neviens jau neprasa, kāpēc es esmu šeit, ja, tad, ka viss ir kārtībā. Kādi iemesli? Protams, attiecībās problēmas tagad visiem, ja? Ar darbu problēmas, ar veselību. Un tagad pat ir tā, ka vairs pat ar veselību nav problēmas. Tagad visiem ir darbs, galvenais jautājums, ja? Vai es esmu īstajā darbā, vai tas ir mans tā kā, krieviski saka to prizvaņie, ja? Vai es esmu īstajā vietā, vai es vienkārši savu laiku, ja? Velti tērē. Tagad visi meklē sevi, savus talants, un lai tas darbs jūs reāli, tā kā,
barotu, es nezinu, jūs darītu to darbu, kas jums patīk, ja? Tāpēc tagad darba sfērā visiem ir, pārkārtojumi, lai tie cilvēki, kas sēž ne savā vietā, lai viņi aizietu projām, varbūt jūs atbrīvotu vietu tiem, kas varbūt grib strādāt jūsu vietā, bet jūs atrastu savu vietu, to, ko jūs reāli gribat darīt, kurš ir tas jūsu talants, ja? Kur jūs ne tikai strādātu, ja? Bet jums vēl par to maksātu. Ja? Es vispār 10 gadus vispār nestrādāju, es no sava, visu, ko es zinu, es neko vispār nepelnīju. Es nemaz nedomāju, ka es stāvēšu kādreiz priekšā un pasniegšu. Es maksimums domāju, ka es būšu astrologs un konsultants. Un šogad pēkšņi janvārī par cik pasaules, tie visi tādi globālie procesi, pat tā, ka tas arī uz manis skara konkrēti, kad es no kaut kāda parasta astrologa, kas tur viens pret viens konsultē, pēkšņi man piedāvāja pasniegt kursus, ja. Tas pats arī notiks jums šogad, ja, jo tas notiek visiem, kad jūs varat iziet pilnīgi citā līmenī, ja. Varbūt tai pašā darbā, ja, bet jūs varat paaugstināt, vai jūs atradīsiet sevi kaut kādā citā sfērā. Darba sfēra visiem mainīsies, un, protams, arī attiecības, tās, kurās nav vairs tās mīlestības, ja, šogad viņām jau bija jāpajūk īstenībā pagājušo gadu, bet kas vēl turējās pie viņām stipri, ja, tad tas notiks šogad, jo, ja tur vairs nekas kopā jūs nesaturat to cilvēku, ja, jūs vienkārši, mēs runāsim te par attiecībām, ja? Bet jūs tad izvērtējat, ja? Vai tas cilvēks, jūs ejat vienā virzienā, vai jums viņš ir vajadzīgs, vai jums ir, tā teikt, jāpašķirās. Bet tas notiks tā vai tā, ar jūsu, kad cilvēks ar apziņu dzīvo, ja? Tad viņš pats pieņem lēmumu, ja? Un pasaka cilvēkam, sorry, es tev vairs nemīlu, ja? Es eju citu ceļu. Tad jūs zinat, ka jūs esat tas, kurš pieņēma lēmumu. Cilvēks, kad ir neapzināts, tad ārēji kaut kas notiek. Tas pats otrs cilvēks jums var pateikt, sorry, es tev vairs nemīlu. Un tad, protams, ir sāpīgāk, jā, kad nevis jūs tur pametāt viņu, bet viņš jūs. Bet, tie procesi, kas tagad notiks, un tās attiecības, kuras tiešām ir vērtas, jā, tās paliks. Jo, ja viņi tur būs tā saikne un mīlestība apakšā, tad viņš turpināsies. Bet kuriem nebūs, tie atradīs jaunus sev partnerus. Tāpēc, kad jums apziņa attīstās, ja jūsu partners mājās sēž uz divānu, tad nekas jums kopējs vairs nav. Jūs lēnā garā sākiet atsušināties. Tāpēc tie cilvēki, kuri nav vairs jums vajadzīgi, viņi aizies prom. Un tie cilvēki, kuri ir tajos pašos 5%, nāks un veidos pārus, ko to sauc New Age attiecības, ja? Jaunā laikmeta attiecības, kad abi divi attīstās, abi divi iet vienā virzienā, viņi viens otram palīdz uz tā izaugsmes ceļa, ja? Nevis viens velk otru lejā, ja? Kā ir šeit, kad viens tur staigā uz kursiem, kaut ko tur interesējās par visu, a otrs tikai tur, vai džeki dzer aliņu tur uz dīvānu, vai tagad ir interesanti, kad nāk arī puiši pie manis un saka, man sieva man nesaprot. Viņi staigā sāk attīstīties, vīrieši tagad, jā, meklē sevi un nāk un saka, ka man ar sievu vairs nekas nav kopējs. Tāpēc tā tendence tagad ir tāda, ka pārsvarā jau sievietes, jā, interesējās, bet vīrieši interesējās, bet viņi pakluso, tāpēc, ka viņiem, viņi pakluso prasa man, jā, tur caur konsultācijām, ko darīt un kā, bet viņi netik droši nāk uz pašiem kursiem, bet tā ir tā jaunā tendence, kad arī viņi meklē tās interesantās sievietes, jā, ar kuru lai būtu kopā interesanti. Bet ja cilvēki pēc rietumu ir svārīgi, tāpēc vediskās viņš ir lauva? Jā, kāds tur sakars tagad? Es domāju, kā jūs traktējat, vienalga kāda astroloģija, jo svaru lauvas ir dažādi attiecības, es nesaprotu.
Pagaidīt, no kurienes jums tagad par svariem un par lauvu Tāpēc, ka jums teikt? ir rakstīts, ka jūs esat vediskā, tā mēs arī atnācām uz to. Jā, bet kāds ir jautājums tagad, kāda atšķirība starp vedisko un... Jā, lauva ir lauva un svar ir svar. Kā jūs cilvēkiem kontaktējāt notiek situācijā? Konkrēti ar jums vai savās Vispār, ja konsultācijas? cilvēks pēc rietumiem ir svariem un pēc vediskās nāk lauva, vai ne? Ir tā, nu nē, tur ir 23 grāda atšķirība, jā, un Jā. citreiz arī paliek tai pašā zīmē, jā. Bet vediskā astroloģija, viņa saule kā zīme vispār, nu, tas ir tik maz svarīgi, ja, galvenais ir ascendents, un ascendents, protams, mainās, ja, bet es jums saku, kad es konsultācijās, ja, es taisu abus horoskopus, man ir priekšā gan vediskais, gan rietumu, jo parastām tādām cilvēciskām šitām problēmām, ja, rietumu perfekti strādā, ja, visas šķiršanās, tur attiecību problēmas, uz rietumu tā apļa, viņš tik viegli viss redzams, ja. Vedisko es izmantoju cilvēkiem, kuri nāk man prasīt, kāds ir mans dzīves mērķis, ja, vai es sasniegšu apgaismību, kas ir mans dzīves tur talants, ja, kāpēc man notiek šitā, kāda ir karmiskie iemesli. Vediskā astroloģija mums dod tos atbildes uz tiem nopietnējiem jautājumiem, ja, ko rietumu viņa nevar vienkārši iedot, bet rietumu dod labas uz vienkāršiem tiem sadzīves jautājumiem, kad es izšķiršos, kad man tur būs vīrs vai bērni, nu, tā, tāpēc es izmantoju abus, nu. Bet Fenšu bija mirušo valstībai vēstures sākumā? Kā lūdzu? Fenšu bija Kāds mirušo? saglabsams mākslas? Nu, labi, tad mēs tagad... Nu, vienkārši tā, jā, bija rakstīts par to. Jā, jūs lasījāt, es sapratu. Ir tā tagad, ka mēs pabeidzām par kā atrast sevi, mēs uztaisīsim pārtraukumu, Jā. un mēs runāsim tālāk par vastu un fenšui. Es domāju, ka līdz 8, tāpēc tas tevi. Nē, jūs nesteidz, mēs varam līdz 9 šeit būt, ja? Un mums ir tā, ka mums ir viena tolete ir šeit, un otrā laikam, ja viņiem vēl ir kurs, tad mēs pat nevaram uziet cauri, jo otru tolete tur jāiet cauri citu kursu. Tā kā mēs varam tagad uztaisīt pārtraukumu, jūs varat iedzert tēju, tur ir viena tolete. Ja jūs gribat uz otru toletes, tad jums ir jāaiziet šeit ārā un uzejiet augšām, tur ir tā otra tolete.